Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Tajā laikā, saka Kungs, es būšu Dievs visām Izraēļa ciltīm, un tās būs mana tauta. Tā saka Kungs, tauta, kas izglābās no zobena, ir tuksnesī atradusi žēlastību. Izraēlis dosies uz savu atpūtas vietu. Kungs man parādījās tālumā. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tāpēc apžēlodamies esmu tevi pieņēmis. Es atkal uzcelšu tevi, un tu tiksi uzbūvēta no jauna. Tu, Izraēļa jaunava. Tu atkal greznosies ar saviem zvārgulīšiem un iziesi jautru dejotāju pulkā. Tu vēl stādīsi vīna dārzus Samarijas kalnos. Dēstītājs stādīs un ievāks vīnogas. Jo būs diena, kad sargi atkal sauks Efraimas kalnos. Celieties un kāpsim Sionā pie Kunga, mūsu Dieva. Jo Kungs saka tā: līksmojiet priekā par Jēkabu, gavilējiet pirmajai starp tautām, skandiniet, dziediet un sakiet: atpestī Kungs savu tautu, Izraēļa atlikušos ļaudis. Tas ir Dieva vārds. Dziedājums no pravieša Jeremijas grāmatas. Kungs sargā savu ganāmpulku. Klausieties, tautas, Kunga vārdus. Sludiniet tālajās salās un sakiet: tas, kurš Izraēli izklīdināja, to pulcinās kopā un to sargās, kā gans sargā savu ganāmpulku. Jo Kungs atbrīvos Jēkabu un viņu izglābs no stiprākā rokas. Un viņi nāks un priecīgi sauks Sionas kalnā un saplūdīs pie Kunga labumiem. Tad jaunava līksmosies dejā, jauneklis priecāsies kopā ar sirmgalviem, un es viņu asaras pārvērtīšu priekā un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu skumjām. Kungs sargā savu ganāmpulku. Alleluja! Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū, un Dievs ir apmeklējis savus ļaudis. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk, kanāniešu sieviete, izgājusi no tā apvidus, sauca sacīdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu šausmīgi moka ļaunais gars,
Bet Jēzus tai neatbildēja ne vārda. Un viņa mācekļi piegājuši lūdza viņu sacīdami: atlaid viņu, jo viņu sauc aiz mums. Bet viņš atbildēja: es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Bet sieviete piegāja un nokrita Jēzus priekšā sacīdama: Kungs, palīdz man. Viņš atbildēja: nav labi atņemt maizi bērniem un mest kucēniem. Bet viņa sacīja: jā, kungs, bet arī kucēni ēd drupatas, kas nokrīt no viņu saimnieku galda. Tad Jēzus atbildot sacīja viņai: ak, sieviete, liela ir tava ticība. Lai notiek tev tā, kā tu gribi. Un no tā brīža viņas meita bija vesela. Tas ir Kunga vārds. Lai slavēts Jēzus Kristus, šodienas raksturvieta, sirdī tik mīļa. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Šie vārdi ir tik mieru nesoši. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, ar tādu mīlestību, kas nekad nebeidzās, ar tādu mīlestību, kas ir mūžīga un nemainīga un nekad neapstāsies. Viņa pastāvēs vienmēr. Cik daudz es mīlu un kā es mīlu, un vai mana mīlestība ir mūžīga? Jā, man šķiet, ka tiešām mīlestība ir mūžīga un nemainīga. Tā var tikt pievilta, bet vai tā var izbeigties? Man liekas, ka nē, ka tā neapstājas. Cik gan šie vārdi ir mieru nesoši. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Es vēlos tajos gremdēties un tajos dzīvot, jo Dievs, visuma radītājs, saka tev šos vārdus. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Un vairāk nekam nav nozīmes, jo es saprotu, ka Dievs mani mīl. Viņš ir vēlējies, lai es būtu un apžēlojies par mani savā lielajā mīlestībā. Kā salds medus, kā līgana mūzika skan šie vārdi. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, ar mūžīgu mīlestību. Un tieši uzruna tevi ir tik personīga un patiesa, jo viņš pazīst mani un mīl mani tieši tādu, kāda es esmu. Kungs, paldies par tavu bezgalīgo mīlestību un žēlastību pret mani. Paldies, ka tu esi nemainīgs Dievs un ka tava mīlestība ir mūžīga. Un paldies, ka es varu būt tava mīļotā meita. Un es lūdzu, ka tu mani vadi un valdi pār mani katru dienu. Āmen. Šodien visās raksturvietās man ļoti daudz kas uzrunāja, bet sākšu ar evaņģēliju. Ak, sieviete, liela ir tava ticība. Ļoti uzrunājoša raksturvieta, kas sākumā pat šķiet nesaprotama, jo Jēzus noraida sākumā sievieti, viņas lūgumu, bet beigās viņš slavēja sievietes ticību. Vakardienas lasījumā farizēji ieļaunojās par Jēzus atbildi, bet šodien šī sieviete neieļaunojās, ka viņa tika nosaukt par kucēnu, bet turpināja lūgt pazemīgi, pilnībā uzticoties Jēzum. Un tā parādot savu lielo ticību, ka viņai kā kucēnam pietiek ar drusciņu, ar kripatiņu Jēzu žēlastības, kas nokritīs no saimnieku galda. Un šī viņas lielā ticība un pazemība ir ļoti uzrunājoša, un Jēzus viņu slavē. Ak, sieviete, liela ir tava ticība. Lai notiek tev, kā tu gribi. Šeit es domāju arī par tiem,
kas kādu laiku lūgušies, piemēram, par veselību vai kādu citu problēmu atrisināšanos, un nav saņēmuši vēl vēlamo rezultātu. Ieļaunojas, atmet ar roku un sāk domāt, nē, Dievs jau par mani negādā, Dievam neinteresē, kas ar mani notiek, kāda ir mana dzīve. Citiem jā, citiem viņš palīdz, man nē. Šī raksturvieta mani māca palikt pazemīgā lūkšanā līdz galam, līdz brīdim, kad Jēzus saka, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu gribi. Protams, Dievs zina labāk, kas tev ir vajadzīgs, un nevienmēr notiks, kā tu gribi. Bet ir situācijas, ka tomēr ir iespējams izlūgt no Dieva žēlastību, un notiek izmaiņas cilvēka dzīvē. Te es velku paralēles arī ar pirmo lasījumu, kur bija teikts, es atkal uzcelšu tevi, un tu tiksi uzbūvēta no jauna. Lai cik sabrukus būtu tava dzīve, lai kas būtu noticis, es tevi atkal uzcelšu no jauna. Un arī vakar bija šis te pants, kur bija es tevi piecelšu no drupām, lai cik sadrupis, lai cik izjucis, lai cik greizi kaut kas būtu nogājis. Nāc pie manis, nāc pie Dieva, un viņš tevi uzcels atkal no drupām. Tas ir par manu dzīvi. Tā bija iegājusi tādā strupceļā, tādā bezcerībā, tādās ilgās pēc nāves, tādā tumsā. Bet tagad šķiet, tas bija tik sen, un pat neticami šķiet, ka tas bija. Jo tagad manā sirdī ir prieka pārpilnība, dzīvība. Es tevi uzcelšu no drupām. Tu tiksi uzbūvēta no jauna. Es tevi atjaunošu. Nāc pie manis. Paliec ticībā. Tev pietiek ar kripatiņu manas žēlstības, un tu tiksi uzcelta no jauna. Neatmet ar roku. Neaizej no manis. Es gribu redzēt šo kripatiņu tavas ticības. Kungs sargā savu ganāmpulku. Es domāju arī par šiem vārdiem. Savu ganāmpulku. Kungs sargā savu ganāmpulku. Bet tu esi viņa ganāmpulkā, vai tu staigā savus ceļus, viens pats, kur vēlies. Kungs sargā savu ganāmpulku. Es gribu būt kunga ganāmpulkā. Es gribu, lai kungs mani sargā. Lai mani pieceļ no jauna un atjauno, kur kaut kas vēl varbūt ir nodrupis. Es gribu būt šajā drošajā vietā, kunga ganāmpulkā, kunga tuvumā. Es gribu piederēt pie viņa avīm, jo tās vienmēr ir aprūpētas, samīļotas, pabarotas. Tās vienmēr ir zālēnās ganībās pie skaidra ūdens. Es gribu būt kunga ganāmpulkā. Tā ir mana izvēle. Es gribu tur būt un palikt vienmēr. Jo tā ir vienīgā drošā vieta būt kunga patvērumā.